8, 10. Klausies, lasi! Juris katru rītu ēd brokastis mājās. Brokastīs viņam garšo pankūkas. Tās viņš ēd ar ievārījumu vai krējumu. Jurim garšo arī pankūkas ar sieru un biezpienu. Viņš labprāt dzer tēju vai kakao. Brokastīs viņš nekad neēd putras. Viņam putras negaršo. Juris katru rītu ēd brokastis mājās. Brokastīs viņam garšo pankūkas. Tās viņš ēd ar ievārījumu vai krējumu. Jurim garšo arī pankūkas ar sieru un biezpienu. Viņš labprāt dzer tēju vai kakao. Brokastīs viņš nekad neēd putras. Viņam putras negaršo. Juris katru rītu ēd brokastis mājās. Brokastīs viņam garšo pankūkas. Tās viņš ēd ar ievārījumu vai krējumu. Jurim garšo arī pankūkas ar sieru un biezpienu. Viņš labprāt dzer tēju vai kakao. Brokastīs viņš nekad neēd putras. Viņam putras negaršo. Liene ēd pusdienas kafejnīcā. Viņai garšo zupa, kartupeļi ar gaļu un salātiem. Dažreiz viņa ēd pelmeņus ar krējumu, bet viņa nekad neēd zivis. Desertā viņa parasti ēd saldējumu ar augļiem. Viņa dzer baltu kafiju ar cukuru. Liene ēd pusdienas kafejnīcā. Viņai garšo zupa, kartupeļi ar gaļu un salātiem. Dažreiz viņa ēd pelmeņus ar krējumu, bet viņa nekad neēd zivis. Desertā viņa parasti ēd saldējumu ar augļiem. Viņa dzer baltu kafiju ar cukuru. Liene ēd pusdienas kafejnīcā. Viņai garšo zupa, kartupeļi ar gaļu un salātiem. Dažreiz viņa ēd pelmeņus ar krējumu, bet viņa nekad neēd zivis. Desertā viņa parasti ēd saldējumu ar augļiem. Viņa dzer baltu kafiju ar cukuru. Džons ēd launagu biroja virtuvē. Džonam garšo maizītes un tēja. Tēju viņš dzer bez cukura. Viņš reizēm ēd arī sviestmaizes ar salāmī desu vai pankūkas ar gaļu. Arī viņam negaršo zivis. Džons ēd launagu biroja virtuvē. Džonam garšo maizītes un tēja. Tēju viņš dzer bez cukura. Viņš reizēm ēd arī sviestmaizes ar salāmī desu vai pankūkas ar gaļu. Arī viņam negaršo zivis. Džons ēd launagu biroja virtuvē. Džonam garšo maizītes un tēja. Tēju viņš dzer bez cukura. Viņš reizēm ēd arī sviestmaizes ar salāmī desu vai pankūkas ar gaļu. Arī viņam negaršo zivis. Svetlana parasti ēd vakariņas mājās. Viņa pēc darba vakariņo vēlu. Svetlanai vakariņās garšo makaroni ar sieru un dažādi dārzeņi. Viņa ir veģetāriete un neēd gaļu. Viņa dzer arī sulu, bet nedzer kafiju. Viņai īpaši garšo ābolu sula un dažādi jogurti. Svetlana parasti ēd vakariņas mājās. Viņa pēc darba vakariņo vēlu. Svetlanai vakariņās garšo makaroni ar sieru un dažādi dārzeņi. Viņa ir veģetāriete un neēd gaļu. Viņa dzer arī sulu, bet nedzer kafiju. Viņai īpaši garšo ābolu sula un dažādi jogurti. Svetlana parasti ēd vakariņas mājās. Viņa pēc darba vakariņo vēlu.
Svetlanai vakariņās garšo makaroni ar sieru un dažādi dārzeņi. Viņa ir veģetāriete un nēd gaļu. Viņa dzer arī sulu, bet nedzer kafiju. Viņai īpaši garšo ābolu sula un dažādi jogurti.